Labdien! Es pastāstīšu jums par to, kas tas ir elektroniskais paraksts. Elektroniskais paraksts ir e-laikmeta atribūts un saistīts ar to, kā cilvēkam nepieciešams apliecināt visdažādākos dokumentus ne tikai raksta veidā, bet elektroniski. Pēc tam tā apliecināt, lai dokumentam būtu juridiskais spēks. Savādāk dokuments nevar pildīt savu galveno uzdevumu, aizsargāt cilvēka tiesības, visdažādākas jomas. Un, ja mēs apskatāmies vēsturiski, tad, protams, ir skaidrs, ka pa savu pastāvēšanu cilvēks ir izveidojis ļoti daudz visdažādāku dokumentu. Un tagad ir atnācis īstais laiks, lai sakārtot visas šīs lietas un turpmāk rādīt dokumentus tikai elektroniski. Ja jums ir interese par to, kas tas ir elektroniskais paraksts un kā viņš tiek izveidots uz vietkārtes, es jums piedāvāju noklausīties tālāku informāciju. Elektroniskais paraksts balstās uz 3 pamatiem. Tas ir matemātiskais pamats, juridiskais pamats un tehniskais pamats, jo elektroniskais paraksts tiek aprēķināts uz vietkārtes. Apskatīsim, kā viss darbojas. Pirmais paskaidrojums būs vienkāršots, otrais paskaidrojums būs pilns, un trešais paskaidrojums būs padziļināts. Galvenais lomas ir lietotājs, fiziska persona un vietkārta ar iebūvētu datoru, kā arī e-paraksts, kas ir skaitlis, un elektroniskais certifikāts, kas tiek izveidots uz vietkārtes. No sākuma bija cilvēks, pēc tam parādījies vēl arī likums par elektronisku parakstu, un cilvēks izsaka vēlme saņemt vietkārti, un viņu arī sagatavo. Pēc vietkārtes autorizācijas piesaistīšanas konkrētai personai vietkārti izsniedz lietotājiem. Un lietotājs turpmāk var aprēķināt elektronisku parakstu uz vietkārtes datoru. Pēc paraksta pievienošanas dokumentam dokuments ir noformēts. Apskatīsim otru reizi, kā darbojas elektroniskais paraksts. Pēc certifikāta iegūšanas no vietkārtes šis certifikāts tiek iereģistrēts certifikātu reģistrā, lai viņi varētu apliecināt. Un mēs redzam, kā vietkārte aprēķina elektronisku parakstu dokumentu, kas sastāv no dokumenta, kas sastāv no elektroniska paraksta un kas sastāv no certifikātu, kas tika apliecināts certifikācijas pakalpojumu sniedzēju. Pēc tam šo dokumentu var nosūtīt pa elektronisku pastu saņēmējiem. Saņēmējs, atverot dokumentu, pārbauda, vai certifikāts ir derīgs, paņem elektronisku dokumentu, ielādē datorā. Tas viss notiek automatiski, kā arī elektronisku parakstu, un veids matemātiskas atbilstības pārbaudi. Paskatīsim arī trešu reizi, kā tas viss darbojas. Vietkārtes dators izveido 2 skaitļus, pēc tam tāda veida, ka šie skaitļi matemātiski saistīti. Un ar skaitļiem uz vietkārtes var elektronisku parakstu aprēķināt, bet ar skaitļiem certifikāta, kas ir iereģistrēts, elektronisku parakstu var pārbaudīt. Tas ir būtiski. Un tāda veida tiek panākta tā iespēja, ka tikai un vienīgi ar vietkārtes palīdzību ir iespējams aprēķināt elektronisku parakstu. Paskatīsimies vēl vienu reizi. Tātad tiek ielādēts dokuments un vietkārte aprēķina elektronisku parakstu. Pēc tam tiek pievienots certifikāts un elektroniskais dokuments ir izveidots. Tad certifikācijas pakalpojumu sniedzējs mums apliecina certifikātu, ar kuras palīdzību mēs pārbaudam elektroniska parakstā piederību konkrētam dokumentam un lietotāja vietkārtei. Protams, var pateikt, kāds man no tā labums, bet jāsaprot, ka ļoti lielu laiku darbinieki pavadā staigājot pakaļ dokumentiem, un tam tiek patērēts nesamērīgs laiks.
Pie tam staigājot šie dokumenti tiek pazaudēti bieži vien, un nekāda kopēšana dažreiz te nepalīdz. Un jāsaprot arī tas, ka ar katru gadu dokumentu apjoms palielinās. Un vienīgais risinājums, kā pārvaldīt šo apjomu, ir elektroniskie dokumenti, kas apliecināti ar juridiski derīgu elektronisku pārakstu. Tad, apkopojot visu vēl vienu reizi, mēs varam pateikt, ka veicot matematiskas aprēķinus, var pārliecināties par to, ka elektroniskais pāraksts dokumentam ir aprēķināts uz lietotāja vietkarte, un šo faktu apliecinā certifikāts, kurš ir apstiprināts ar certifikācijas pakalpojumu sniedzēju. Un tas mums dod juridiskas tiesības un aizsargā mūs no juridiska viedokļa. Lietojot e-notāru var e-pāraksta aprēķina procesu vienkāršot un padarīt pietiekami ērtu lietošanai ikdiena. Tātad e-notārs kompleksā programma, kurā ļauj veidot elektroniskus pārakstus praktiski jebkuriem dokumentiem. Un svarīgi atbildēt sev uz jautājumu, vai mēs esam gatavi jaunam e-laikmetam.